Nacionālajā attīstības plānā paredzēts, ka līdz 2020. gadam ģimeniskā vidē jānokļūst 85% bērnu, kas palikuši bez vecāku gādības. Patlaban Latvijā ir gandrīz 400 auģu ģimeņu, tostarp 19 Jelgavas novadā. Pirms 5 gadiem Taķjana no Baltkrievijas pārcēlusies uz Latviju un pēc kazām kļūst par mammu 3 vīra bērniem no pirmās laulības. Tomēr strādājot bērnu namā radusies ideja dot siltumu un mīlestību vēl kādam bērnam. И я пришла мужу в один день прекрасно, я пришла мужу и сказала, говорю, слушай, давай мы возьмем ребенка. Vienā jaukā dienā es atnācu pie vīra un teicu, paņemsim vienu bērniņu. Vīrs sākumā par šādu ideju nebija priecīgs, tomēr piekrita. Pēc tam mēs pabeidzām kursus un pēc 2 mēnešiem mūsu mājās ienāca mazulis. Kad mazā paaugās, Stefanovičs kļuva par auģu ģimeni vēl vienai meitnītei. Šāds solis visticamāk nebūtu bijis iespējams, ja ģimenes galva nestrādātu ārzemēs. Auģu māmas darbs 365 dienas gadā neatkarīgi no pieņemto bērnu skaita tiek novērtēts ar 113 eiro mēnesī. Turklāt tas netiek ieskaitīts darba stāžā, bet katram auģu bērnam valsts piešķir 143 eiro mēnesī un nedaudz vairāk kā 21 eiro mīkstā inventāra, tostarp apģērbu iegādē. Atkal mums sola, ka būs palielināta gan atlīdzība par auģu ģimenes pienākumu pildīšanu, sola arī iekļaut darba stāžā šo pienākumu pildīšanu, ja tas tiešām ir nopietnas darbs, un sola arī citas sociālās garantijas, bet pagaidām tas, vismaz mums ir informācija, ka tas tiek pārcelts uz 2017. gadu. Kā vēl vienu iemeslu, kāpēc auģu ģimeņu skaits nekļūst lielāks, Taķjana min apkārtējo attieksmi. Многие боятся того, что о них скажут, что они берут ради денег этих детей. Daudz arī baidās no sabiedrības viedokļa. Baidās, ka par viņiem teiks, ka viņi to dara tikai naudas dēļ, kaut gan reāli tas darbs un ieguldījums nav līdzvērtīgi tai naudai. Вы знаете, в принципе, эти деньги того не стоят. Ziemassvētkos Stefanoviču draudzīgā saime gaida atgriežamies arī tēti, lai kopīgi dotos uz baznīcu un saņot dāvanas, bet 20 citiem Jelgavas novada bērniem nav tā paveicies. Viņi Ziemassvētkus sagaidīs bērnu namā. Mūsu ģimenes ir savu kapacitāti izsmēlušas jau pilns, bērni ir pietiekoši daudz, lai tur varētu vēl kādu ievietot. Auģu ģimeņu kustība Jelgavas novadā aizsākusies 2005. gadā, lai gan šajā laikā šo ģimeņu skaits ir dubultojies, sasniegt valsts nospraustos mērķus vēl nav izdevies. Sapnis būtu tāds, lai visi bērni dzīvo savā bioloģiskajā ģimenē. Tas būtu vislielākais sapnis mans piepildīts. Bet tādā ģimenē, kur viņam visas viņa tiesības un intereses ir nodrošinātas un aizstāvētas, tātad te būtu nepieciešams ļoti nopietns sociālais darbs ar tā sociālā riska ģimenēm, ar mērķi darīt visu, lai bērnu nebūtu jāizņem no ģimenes. Bet, ja tāda vajadzība tomēr radīsies, vai rastos, tad, protams, pirmais tie varētu būt tuvinieki, kas var paņemt bērnu un audzināt, vecvecāki vai citi tuvie radinieki. Un nākošais solis tā varētu būt auģu ģimene. Tāpēc arī teicu, ka mēs ļoti vēlamies, lai sabiedrība tomēr ieklausās un lai mēs varētu kaut vai 5 ģimenes nākošu gadu tomēr piešķirt auģu ģimenes statusu. Nākamajā gadā Bāriņtiesas priekšsēdētāja tomēr cer, ka neskatoties uz politiķu vilcināšanos sakārtot šos jautājumus, līdz cilvēki būs atsaucīgi un izvēlēsies kļūt par auģu vecākiem. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.